Reti saust ordeņi. Ordeņu kā balvojuma koncepts parādījās viduslaikos Eiropā, it īpaši krusta karu laikā un pēc tā. Precīzi nav zināms, kurš pirmais ieviesas ordeņus kā balvojuma formu. Tomēr ir zināms, ka viduslaikos Eiropā daudzi monarhi un vadītāji sāka formalizēt ideju par individuālu atzinības izteikšanu par varoņdarbiem, uzticību un kalpošanu valstī. Ordeņi tika dibināti, lai godinātu bruņiniekus, kuri parādīja izcilu drosmi kaujā vai izrādīja lojalitāti un kalpošanu monarham. Tagad es jums pastāstīšu par Latvijas ordeņiem. Lāčplēša kara ordenis, Triju zvaigžņu ordenis, Viestura ordenis, Atzinības krusts, barikāžu dalībnieka piemiņas zīme. Lāčplēša kara ordenis. Pirmais, līdz ar ko vecākais Latvijas valsts apbalvojuma ordenis ir Lāčplēša kara ordenis, kas tika piešķirts par varonību Latvijas neatkarības karā vai Latvijas valsts nodibināšanā. Apbalvotos varoņus godā par Lāčplēša ordeņa kavalieriem un dēvē par lāčplēšiem. Par ordeņa dibināšanas dienu simboliski uzskata 1919. gada 11. novembri. Dienu, kurā Latvijas bruņotie spēki gūpa izšķirošu uzvaru pār tā saukto Bermonta un Golca karaspēku. Ar apbalvošanu saistītos jautājumus izlēma Lāčplēša kara ordeņa dome, kuras priekšsēdētājs bija valsts prezidents. Domes sastāvā vēl bija 7 Saeimas deputāti un 7 Lāčplēša kara ordeņa augstāko šķiru kavalieri. Lāčplēša kara ordenim ir 3 šķiras. Kopumā no 1920. gada līdz 1928. gadam ir pasniegti 2146 Lāčplēša kara ordeņi. Šo atzinību vairs nepiešķir nevienam. Ordeņa devīze par Latviju. Ordenis ir veidots kā stilizēts ugunskrusts ar baltu emalis pārklājumu un sarkanu un zeltītu aplokojumu. Krusts ir novietots uz sakrustotiem zobeniem. Aversā krusta vidū ir attēlots lāčplēsis. Triju zvaigžņu ordenis. Triju zvaigžņu ordenis ir nodibināts 1924. gadā par piemiņu Latvijas valsts tapšanai un atjaunots 1994. gadā. Tas ir visaugstākais valsts apbalvojums. Ordeņa devīze latīņu valodā skan šādi: per aspera ad astra, caur ērkšķiem uz zvaigznēm. Triju zvaigžņu ordenis ir civilais ordenis un to pasniedz kā apbalvojumu par sevišķiem nopelniem tēvijas labā. Nopelni tēvijas labā, par kuriem triju zvaigžņu ordeni piešķir, var izpausties valsts pašvaldības sabiedriskajā kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, gan īpaši nopelni Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā vai valsts tālākās nostiprināšanas laikā. Ar triju zvaigžņu ordeni un tā goda zīmi var apbalvot fiziskās personas, arī militāra personas un ārvalstu fiziskās personas, ārvalstu vadītājs un ārvalstu valdību vadītājs, starptautisko organizāciju vadītājs, ārvalstu vēstnieks un citas ārvalstu amatpersonas. Triju zvaigžņu ordenim ir 5 šķiras un 3 pakāpju goda zīmes. Viestura ordenis. Viestura ordenis nodibinās 1938. gadā, godinot senās patstāvīgās Latvijas varenību. Tā devīze ir
confortamini et pugnante. Esiet stipri un cīnieties. Viestura ordeni piešķīra par nopelniem valsts bruņoto spēku audzināšanā un sabiedriskās kārtības uzturēšanā un nostiprināšanā, valsts robežu sargāšanā un valsts stipruma apziņas ieaudzināšanā pilsoņos, sagatavojot tos modrai kalpošanai savai valstī un zemei un savas valsts un zemes nelokāmai aizstāvēšanai. Arī šim apbalvojumam tāpat bija noteikts 5 šķirs un 3 pakāpju goda zīmes. Atzinības krusts. Atzinības krusts tika nodibināts jau 1710. gadā Liepājā. Toreiz pastāvēja tikai nedaudz vairāk par gadu, bet tika atjaunots 1938. gadā par piemiņu kādreizējās Kurzemes un Zemgales hercogas slavas laikiem. Šī ordeņa devīze ir godprāta ļaudīm. Atzinības krustu piešķīra par izcilu tēvijas mīlestību un par nopelniem valsts sabiedriskajā un kultūras darbā. Ordenim ir 5 šķiras, kā arī 3 pakāpju goda zīmes ar uzrakstu Domas un darbus Latvijai. Barikāžu dalībnieka piemiņas zīme. 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīme ir Latvijas valsts apbalvojums, kas nodibināts, lai godinātu Latvijas neatkarības aizstāvjus par 1991. gada janvārī un augustā apliecināto drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu par ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, un godinātu arī tās personas, kuras morāli un materiāli atbalstīja barikāžu dalībniekus. Pirmā piemiņas zīme pasniegta 1996. gada 20. janvārī, un ar to apbalvoti vairāk nekā 30,000 barikāžu dalībnieku. Piemiņas zīmes pasniegšana noslēgusies 2011. gada oktobrī, kad bija apbalvotas visas noteiktajā termiņā likumā paredzētajā kārtībā ieteiktās personas. Grāmatas Latvijas valsts apbalvojuma autore Sintija Stipra teikusi: Ordenis un goda zīme ir cilvēka gara spēka atspoguļojums. Piemēram, ar Lāčplēša kara ordeni apbalvotie ļaudis brīdī, kad Latvijas valsts vēl nebija nodibināta, bija gatavi atdot savu visdārgāko, kas cilvēkam ir savu dzīvību, skaistas idejas vārdā, lai mums būtu sava valsts. Un ja cilvēks spēj ziedot savu dzīvību augstākas idejas vārdā un citu cilvēku labā, tas viennozīmīgi liecina par garīgi ļoti augstu attīstītu tautu un par garīgi attīstītu individu. Tādēļ šīs ordeņa zīmes primāri saistītas ar garīgumu. Saules mūžu Latvijai. Redzies pār Latviju.